Ko jūsu dzīvē nozīmē ūdens? Ūdens ir viss, bez ūdeni nekādīgi. Nu, teiksim, cik jūs lietojat ūdeni dienā? Nu, uz to jautājumu gan, man liekas, būs grūti atbildēt. Nu, vispār diezgan daudz tā patērē. Jūs dzīvojat Kuldīgā? Nu, tikpat kā Mežvaldā, tikpatās. Vai jūs apmierina ūdens kvalitāte? Ūdensvadā, es domāju. Ja lietojat takas ūdeni? Nē, es domāju, ka tagad varētu būt labs ūdens mums, jo agrāk bija drausmīgs. Šī kvalitāte uzlabojās tātad? Jā, protams. Nu, bez ūdens tieši tā tiešā veidā patēriņa. Kādu ūdens prieka vēl patīk? Es nezinu, man vispār no ūdeni. Nu jā, jūra, ezera, bet es tā ne īpašu... Man ir bail no augstuma. Augsts ūdens, un šovasar es vispār neesmu ūdenī bijusi. Tātad laika dēļ? Nu, tieši tā. Nu, tā kā tikko augstums, tad ir uzreiz veselības problēmas, un šogad nekādīgi. Bet karstajās vasarās? Nu, jā, karstajās vasarās uz jūru braucam, uz ezeriem, bērni vismaz jāved. Nu, citi ūdens prieki, piemēram, jūs mīļējie puķei? Oi, puķis tās ir vispār man puķis tās ir man mājās ir pilns ar puķiem, un tā ir man, dzīve, var teikt. Tātad, kāds ūdens šīm jūsu mīļajām puķēm ir nepieciešams? Augsts, silts, remdens, varbūt vēl kaut kāds? Es nezinu, es īpaši tā necenšos, gan ir tādas puķis, kas ir jāmērcē orhidejas, tām silēs painīti, lai pastāv. Galīgi augstu ūdeni, protams, nē. Bet, vasarā jau arī nav problēmas. Vasarā viņš nav tik nenormāli augsts, lai sildītu viņu speciāli. Bet, tā, ja ir ziema un ir ūdens nāk no krāna augsts, bet es dzīvoju, tā kā es dzīvoju 4. stāvā, tad man, kamēr viņš uznāk līdz manim, jau viņš nav tik nenormāli augsts. Bet, galīgi augstu nē, es savām mīlulēm, jo, un ziemas periodā? Ziemas periodā, jā, tad gan ir bišķiņ jāpaskatās. Nevajag arī tik daudz viņām to ūdeni kā vasarā, kad ir karsti. Bet, tad gan galīgi augstu ūdeni nevar. Un, piemēram, vai puķe no kaktus atšķirās attiecībā pret ūdeni? Vispār jau gan atšķirās, gan. Man gan kaktusu nav. Tās ir tādas asas puķis un ir tikai Ziemassvētku kaktusi. Bet, ja grib, lai viņi labāk zied, tad viņas ir labāk pakaltēt. Un pirms Ziemassvētku kaktus ziedēšanas viņš jāpaliek, protams, ir vairāk šo procesu. Vai tur ir kaut kas īpaši jāpagatavo? Nē, nekas tur jāgatavo nav. Vienkārši viņām var ļaut bišķiņ tai zemītei pakalst. Bet, es īpaši nemocu savus puķus. Es paraugu, ja viņas ir savas, tad es viņas aplēju. Man viņš zied tā 2 reizes gadā. Nav nekāds. Piemēram, es savu Ziemassvētku kaktus laistu ar remdenu ūdeni, pirms ziedēšanas, protams. Un mazliet pievienoju cukuru. Ak, šitā! Skaidrs. Un viņam tiešām labs uzreiz ir uz augšu, un viņš, burtiski priecājās. Tādu kā to es atkal neko tādu nezināju. Man gan tie tādu kaktus, tie man nav daudz. Man vairāk ir orhidejas un tādu veidu ziedi, kas īpaši neprasa tādu lielu rūpi, tur putekļus apslaucīt un tā, jo sauss gaiss ir un ne visām puķiem patīk sausī gaisa dzīvokli. Ir tādas, kas vispār iznīkst, kas nepacieš. Bet ūdens ir, protams, visiem vajadzīgs. Un mums sarunas noslēgumā mazliet cita tēma. Vanna, duša, pirts. Kāds ūdens tur ir vajadzīgs? Uz to jautājumu es arī nezinu, par ko atbildēt. Vannā es esēju dušā, es smēju tā vannā. Pirtī arī es īpaši nevaru nomāt, tomēr sirds netur to karstumu. Es nevaru tā nomazgāties, jā, tā dušot. Sausā pirtī mazgāties man patīk. Varbūt tur
Kāda jūras sāls, vēl kaut kas jāpieliek? Jā, ja ir vanna, tad, kad bija vanna un bija iespēja iet vannā, kad bija mums pašiem siltais ūdens, kad piegādāja, tā, pa krānu, kad nāca. Tad bija viss kaut kāds, gan vannas putas, gan vannas ziepi, tie burbuļi, ko met iekšā, gan vannas sāls, gan visādas tējas, tādas, kas arī priekš veselībām, un tad vairāk gan sev lutināt. Un, piemēram, matus mazgāt bērnu lapu uzmējumā. Jā, tur matiem jau arī, tie arī man ir tādi īpaši, saviem matiem arī īpaši šampūnus un kondicionierus un ar tējām, bērzu nātru, šitos te daļu saknes, ja nav slinkums, tad tos visus var tēju uzlējums sataisīt un ar tiem skalot, un tikai ir jābūt apņēmībai un neslinkot. Vai var uzskatīt, ka ūdens ir mūsu draugs? Viennozīmīgi. Es domāju, ka noteikti. Cik lielu lomu spēlē jūsu dzīvē ūdens? Ļoti lielu. Tas būtu? Mēs nevaram iztikt bez ūdens, ļoti lielu lomu. Un vai, teiksim, daudz patērēt ūdeni dienā? Minimāli, jo mums pašiem savs ūdens ir. Aka? Jā. Tātad labs ūdentiņš mājās. Jā, ir labs. Bez, teiksim, ūdens patēriņa kā nepieciešamība, kur vēl ūdeni lietot? Noteikti laist tad kaut ko dara. Tur mēs izmantojam lietas ūdeni. Tikai? Jā, citādi nav pārāk dārgi. Kādēļ lietas ūdens tieši izvēl dārgums tikai? Protams. Un arī siltumnīca nevar lietot ar kaļķainu ūdeni. Kā kaļķains tomēr? Jā. Kā jūs domājat, vai varbūt ir dzirdēts, kā ūdens kvalitāte ir ūdensvadā Kuldīgā? Es nezinu. Es dzīvoju pat Alsungā, es nezinu. Un Alsungas pusē? Tagad ir attīrīts, atzelžots. Tā kā ciešams. Tātad viņš reāli varētu... Nav salīdzināms ar mājas ūdeni. Reāli varētu būt, ka viņi var dzert nevārīgi. Es nedzeru. Grūti pateikt. Jūs minējāt laistīšanu. Tātad dārzu, ziedus, ko vēl? Viss dārzu. Dārzu pamatā mēs nelaistam. Vairāk puķis, siltumnīca. Siltumnīcai vai minējāt lietas ūdeni izmantojat, vai viņu vēl ārā vienkārši, lai viņš pasils? Vai... Jā, mums ir speciāli petni, kur ūdens krājās, sasilst un tad laist. Šogad bija problēmas ar to, jo tāds nesaulēns laiks, un tad viss slikti lietas ūdens siltumnīcai. Pa vēsu bijis? Neteiksim pa vēsu, bet tāds pūlis varēja rasties. Teiksim, tāda tēma kā mazgāšanās, duša, vanna, kā ar ūdeni? Ir arī, jā. Un kādu ūdeni tur lieto? Pašu takas ūdentiņu, jā? Kā ar kaut ko pievienot, kaut kādu uzlējumu, bērzu lapu vai... Tur jāprasa vīram. Viņš ir lielais pirtnieks, es neesmu. Bet pāt jau arī pirtī ēt noteikti. Ļoti reti. Nepatīk? Nē. Pa karstu? Jā, pa karstu, taisni tā. Šodien pasaulē slavē ūdeni. Kādu lomu ūdenim ir jūsu dzīvē? Par ētam izpeldos, lielākoties dzeršanai. Ūdens, es domāju, normāls. Tātad jūs lietojat kādu ūdeni? Ūdensvada? Dzeršanai es lietoju akas ūdeni. Man mājā ir aka arī. Un dzeršanai un vispārējo. Krānu ūdens. Alsungā ir atzelšošanas iekārta. Normāli. Minējāt, kā izklaides veids saistībā ar ūdeni, tātad peldēšanās. Jā, tagad jau retāk. Jaunāks, ka bija tā vairāk. Aizbrauc līdz jūrai. Jūras ūdens atšķirība no sauszemes ūdens, kāda tā ir, teiksim, jūsu skatījumā? Es pat nepateikšu. Man liekas, ka mums tur Jūrkalnē ir normāls, tīrs ūdens arī. Es
Cik, ja kādreiz kaut kas piegrūžots, tas izpēl, tas jau tā, nekur jau nebūs tā, ka nav nekā galīgi. Droši vien lietojat arī ūdeni, teiksim, dārza laistīšanai. Dārza laistīšanai jau maz šogad pietiekoši bija ar lietiem. Tā kā šogad tik tiešām neesmu lietojis pat. Vai ir vēl kāda izklaide ar ūdeni saistībā? Labi, peldēšanās viena lieta, bet varbūt vēl kaut kas interesē. Jā, laivošana es nenodarbojos, tas man mazam dienam nav bijis, un tā kā es pat neesmu to saslimis. Kā ar makšķerēšanu? Makšķerēšana tā ir cita lieta. Bez ūdens jau tur neiztikti. Jā, es vairāk uz līņiem, es tāds pasīvais makšķernieks, iesviežu un gaidu. Turpat Ausungas pusē? Jā, man tur maz reiktīgs, nav tālu, kāds kilometrs pusotru, un tur arī makšķerēju. Šogad vēs laiks, kā ar līņiem ir? Es pārāk nesūdzēšos, kaut kas jau ir arī bijis. Teiksim, liela eksemplāra nav bijuši, bet šis tas jau ir. Un, teiksim, jums kā vīriešu cilvēkam pirts lieta, tur ar bez ūdens neiztikt. Man pirkt pašam nav, un cik kādreiz pie kaimiņa aiziet, tik ar tā. Kādreiz mēnesī varētu būt tā. Arī akas ūdentiņu? Nē, tur ir krāna ūdens pirtī. Bet pietiekam labs? Normāli. Kas pie tā ūdentiņa jāpieliek, lai būtu riktīgi tā pirtiņa? Protams, slotiņa, tas ir pats par sevi. Vairāk arī praktiski es neko citu nelietoju kā pirts. Varbūt kādu jūras sāli vajag kaut ko? Es tādiem aizrāvies. Tas nav priekš maniem. Visiem labi zināms, ka cilvēks bez ūdens nekādi nevar iztikt. Ūdens loma jūsu dzīvē? Tas jau vissvarīgākais ir, lai varētu padzerties, bērnam gribās padzerties, nomazgāties. Tam ir liela nozīme, man tā liekas, tas ir pats galvenais. Kādu ūdeni lietojat jūs? Es domāju, šeit ūdensvadu vai akas? Laukos, protams, akas. Paši dzīvojam pilsētā, tad jau to ūdeni, kas ūdensvads, kas nāk. Jūsu vērtējums, cik viņš ir tīrs? Nekas labs tur nav. Nav. Dzīvojat Kuldīgā? Priedēnē. Priedēnē. Ūdens nav no labākajiem. Brīžiem nāk tā kā ārā. Lai viņu varētu dzert, viņš ir jāvāra? Jo, obligāti. Jā. Bērnam uzturā noteikti visu laiku vāram ūdeni. Paši jau nopērk veikalā ūdeni un tādu arī lieto. Protams, laukos, kā aizbrauc, tas jau visgaršīgākais, ka tur no akas izsmeļ to ūdeni. Pavisam cita garša? Jā, cita garša, protams, tas ūdens cita augsts ir tāds. Labi, tas būtu par ūdens lietošanu. Bet ir dažādas procedūras, kur bez ūdens galīgi neiztikt. Protams, nomazgāties. Jā, tieši tā. Nomazgāties. Kas vēl? Krāna ūdenī? Jā. Tad jau jā. Jā, protams, peldēties pavasaru, visu laiku tik iespējams siltais laiks, visi peldamies. Šogad nav tik silts. Šogad nav tik silts, bet reizes ir būts. Tāpatās uz jūru. Vai jūs jūtat šo starpību jūras ūdens un, teiksim, akas ūdens? Jā, starpība jau ir, jā. Jūrā tas ūdens ir sāļš. Jā. Akā tas ūdens ir tīrs. Kādā, teiksim, jums labāk tika peldēties, piemēram, jūras ūdenī? Ja tā, teiksim, ezerā. Ezerā, jā. Ezerā tīrāks ūdens, nav tas sāļums. Ezerā labāk nekādā dīķī vai lielā. Teiksim, mīļotā puķa, protams, ir jāplaista. Jā, patīk. Šeit krāna ūdens noderēs? Mēs jau liejam krāna ūdeni. Cik tās puķītes iztur, tikko iztura to ūdeni, un tas arī viss. No krāna viņš tek stipri pavēs, vai puķei jāpasilda mazliet? Nē, mēs tās puķis, kas mums ir, mēs lejam vienkārši no krāna ūdeni. Var jau ir taču siltais ūdens ir uzsildīts, un ir augstais ūdens, un tad pa to vidi arī uzliek kādu ramību. Piemēram, duša vanna, krāna ūdens. Krāna, jā.
Krānūdeni šeit. Bet kā būs ar pirti? Pirtiņ tur jau jā, tas jau vispār. Tad kārtīgi ūdeni. Tad uzlai virsū uz akmeņiem. Un pie tā ūdentiņa, kas uz akmeņiem, lai uzliet, būtu jāpievieno kāds uzlējumiņš jātaisa. Vai kaut kas tāds, lai smarža būtu smaržīgāk. Es nezinu, alu Aliņu leju, uzlej. visādi tie smaržūdenīši, tie tādi, tos arī. Nu, piemēram, pirtī mazgāt matus, bērus ūdens uzlējumā. Jā, ir jau tur tās bērs, tās slotas. Arī, jā. Tās nopērties. Verdošā ūdenī pamērcē šo slotu un pēc tam tajā uzlējumā pievienot vēl ūdeni, ļoti labi matus mazgās starp citu. Jā, sēdīgi. Nezinu. Šodien visā pasaulē mēs slavējam ūdeni. Tā ir lieta, bez kuras mēs nevaram iztikt. Ko jums nozīmē ūdens? Daudz ko. Kā piemēram, es pasaules kastām laikā nevarētu peldēt, jo ūdens nebūtu. Cilvēks vispār bez ūdens nevar iztikt. Jā, zinu. Vai lieto ūdeni arī, parasto ūdeni dzeršanai? Protams, jā. Katru dienu. Un kādu krānu ūdeni? Jā. Ūdensvada? Es parasti pērku veiklā to filtrētu ūdeni, viņš ir veselīgāks filtrēts. Līdz ar to tā tīrāks, jā? Tu minēji peldēšanos. Jā. Kur tev patīk peldēt vislabāk? Kur tavuprāt ir tīrāks ūdens? Ventāli, rumbā. Un kā ar ezeriem, vīķiem, jūru? Jā, jūra arī. Es pats no Liepājas esmu. Un tur ir forši, jā, bet augsts ūdens tur ir, jā. Nu, šī nav tā labākā vasara. Jā, tieši tā. Protams, ūdeni mēs lietojam arī, tādā lietā kā dažādu veidu mazgāšanās, vanna, duša. Jā. Un tur droši vien būs ūdensvada ūdens. Jā. Cik viņš ir pie tevis Liepājā tīrs? Es par to neesmu drošs, par to kā pateikt. Nu, šeit es domāju, vai viņu tu droši vari dzert nevārīt. Manuprāt, jā, es nezinu. Es par to neesmu iedomājies. Ja es nenopērktu ūdeni, tad es viņu dzeru no krāna. Nu, un teiksim, pirts bez ūdens nav iedomājama. Ko uz tā akmentiņa gribās uzšļāt? Parastu ūdeni vai tur kāds knifiņš, kas jāpieliek klāt, lai būtu foršāk? Es nezinu par to. Nu, un bez šaubām, droši vien, arī tavās mājās, uz palodas vai balkona ir kāds zieds. Protams. Ar ko liesim? Ar ūdeni? Parasto krānu ūdeni, jā? Varbūt viņš ir mazliet pa vēsu, nav jāpasilda. Nezinu, kā nē. Jo mums ir boileris un no viņa nav pilnīgi augsts ūdens. Jā, šūtā filtrēs cauri. Jā. Nu, un teiksim, minerālu ūdens. Kas ir arī? Garšo, patīk? Jā, protams. Es aktīvi trenējos un es dzeru. Trenējoties droši vien jādzer negāzēts. Jā, lai nebūtu svēders, bet jā, man tā īpaši nepatīk bez trenēšanās negāzēt ūdeni. Tad es dzeru gāzēt ūdeni. Nu, kurš tas mīļākais? Mangals. Šodien ir tā diena, ka visā pasaulē godā tiek celts ūdens. Protams, bez ūdens cilvēki iztikt nevar. Ko tev nozīmē ūdentiņš? Man ūdens nozīmē daudz, ka pieņemsim ēdamais, dzeramais, zupvārni, tad dzer, arī mazgāties. Kādu ūdeni tu lieto? Akas vai ūdensvada? Gan. Kurš garšīgāks? No akas. Bet vai ūdensvada ūdens tavuprāt ir pietiekami tīrs, lai viņu lietotu? Nevārīt, es domāju. Nezinu, kā kurā mājā. Bet vai viņš ir pietiekami attīrīts, kā tu domā? Jā, ir. Nu, protams, ūdens ir saistīts arī ar dažādām izklaidēm. Kādas patīk ūdens izklaides tev? Ar ūdens baloniem mētāties, tad varbūt ūdens pistoles kādreiz kaut kur. Kā ar peldēšanos?
obligāti peldēties Kur? ezerā. Ventā, ezerā, Ivans un jā, tāds, ko tā. Kā ir ar jūru? Arī jūrā. Tur ir sāļš ūdens, tas netraucē? Nē. Nu, un bez šaubām ūdeni mēs lietojam arī, nu, piemēram, lai aplietu mīļos augus, kas ir mājā. Jā, tas Vai tu to arī dari? es nē, mamma. Nu, un, piemēram, duša, vanna, kādu ūdeni lietosim? Dušu un tīru ūdeni. Vai tas būs, nu, teiksim, silts, Jā, karsts? karsts. Kā ir ar augstu dušu? Nepatīk. Pārsalt var. Nu, un, ja gadās nonāk pirtī, kā patīk? Ļoti. Tad silts ūdens. Un ūdentiņu var arī uz akmeņiem uzliet, Jā. vai tu aikrastos. Tad pirts patīk. Ļoti. Nu, un, piemēram, vai kādu ūdens uzlējumus kaut ko varētu mēģināt nobaudīt, teiksim, bērzu lapas vai, nu, jūras sāls pievienot. Nē. Tīru. Jā, tīru. Šodien starptautiskā ūdens diena. Visa pasaule slavina šo unikālo lietu. Jūs un ūdens, kāda ir saistība? Nu, bez ūdens vispār dzīvība nepastāv. Tieši tā. Un jūs kādu lietojat akas ūdeni vai ūdensvadu? Ūdensvadu ūdeni. No kurā vietā jādrīd zināt? Talsos. Kāds ir tausos ūdens? Garšīgs. Tā tad var lietot pietiekam attīrīts, lai lietot Jā, bez, tieši tā. bez vārīšanas. Tieši tā. Tā tad parūpēts par iedzīvotāju viss kārtībā. Jā. Un mīļā puķīte ir jāplej Jā. arī ar to pašu ūdentiņu. Ar to plušu ūdeni un patur viņu diennakti patur un tad lai puķītē. Kāpēc tā? Nu, tāpēc, ka ūdenim tā jābūt puķītē. Es nemācēšu paskaidrot, bet tā ir jābūt. Tātad tā ir jūsu recepte. Jā, tā ir puķu mana recepte. laistīšanai. Vai tur, piemēram, vito arī pieliek kādreiz? Vasarā vienreiz nedēļā pieliek arī vito. Nu, bez ūdens, protams, kā jau jūs teicāt, mēs nevaram iztikt. Kādu ūdeni jūs lietojat? Nu, piemēram, dušā, vannā. To pašu ūdensvadu ūdeni. Vai patīk arī augsta duša? Nē, nepatīk. Kādam jābūt apmēram temperatūras režīmām? Nu, es nepateikšu tā, lai nesals un nav pa karstu. Un pienāk tā diena, kad ir jāiet pirtī. Nu, pirtī nē. Kāpēc? Nepatīk man pirts. Pa karstu? Jā, pa karstu. Nu, varbūt vēl pielietojams ūdeni, piemēram, tēju, kafiju. Teju, kafiju, skaidru ūdeni visu laiku dzeru. Minerālu ūdens. Nē, ļoti rēt. Kādēļ? Tas pats labs? Tas mājās? Jā, nē, labs tas, kas mājās tek pa krānu, tas nemaksā neko. Nu, jūras ūdens. No jūras ūdenī patīkam peldēties vasarā. Labāks pa upes ezeru vai Jā, dīķi? protams. Tieši kas varētu izcelt viņu? Nu, tāpēc, ka jūra pat pa sev patīk. Par godu ūdenim šodien Kuldīgā Ratslaukumā notika vērienīgs pasākums. Jautība šeit cita 9. vilni. Ko šodien ūdens svētkos jūs tēlosiet? Es tieši tēloju nāru. Tā kā nāru, tā kā metālis. Nu, viss par ūdeni. Kā nāra jūtās šodien šeit? Rītīgi, jā. Ļoti forši, tiešām. Arī laiks atļauj, tā, diezgan silts. Un būs arī burbulīši? Jā, bet protams. Neplušās. Un tas, ka kāds svētki šodien notiek Kuldīgā, kā tas jūs prāt? Nesapratu, Jūsu vērtējums, ka šāds svētki notiek Kuldīgā šodien starptautiskajā ūdens dienā? Es domāju, ka patiesībā ļoti labi, ka rīko visādas pasākumus. Arī šāds, piemēram. Kas jūs pavudināja ierasties šodien uz šiem svētkiem? Nu, pirmām kārtām jau skaistais laiks. Nu, bērni izklaidēties. Ko tad bērni dara jau tagad? Ko lūdzu? Ko bērni pašlaik jau dara? Nu jā, pašlaik jau to dara. Lielie burbuļi? Jā, lieli jautrība un prieki. Šodien šī ir starptautiskā, visas pasaules
slavēšanas diena. Jā, ir dzirdēts. Kāds jūsuprāt ir ūdens kvalitātes līmenis Kuldīgā? Nu, ja jau mums ir zilais karogs pie Ventas peldētavā, tad es domāju, ka viss ir kārtībā. Šodien visa pasaule svin ūdens svētkus. Ūdens tiek celts godā arī Kuldīgā. Un atceroties visai nesen pagātni, 21. gadsimta sākumu, kā radās šis projekts par Kuldīgas ūdens sistēmas pārveidu daudz jaunākā kvalitātē. Jā, nu pirmkārt, tad, kad šis projekts radās, nevienam neienāca prātā, ka tas ies 10 gadus. Jo toreiz bija ministrijas iniciatīva, sakārtot ūdens saimniecību, bija pieejams toreiz pirmās Eiropas Savienības naudas, un mēs strādājām ar šo projektu. Toreiz es biju pilsētas mērs 2002. gadā, un likās, 3-4 gados visu izdarīsim. Ja? Tad, kad izrādījās, ka mēs esam nevis vieni paši, bet ir daudz citas pilsētas, kurš realizē šādas projekts, un tās visas pilsētas tiek skatīts vienā kopīgā projektā, programmā, tad izrādījās, kāds to izdara ātrāk, kāds izdara lēnāk, un tie, kas bija izdarījuši ātrāk, tā kā mēs Kuldīgā, mums nācās gaidīt uz dažādām procedūrām, kas notika citās pilsētās un starp citu arī ministrijā, kā projekta vadošajā organizācijā toreiz. Un tad bija tā, ka beidzās viens Eiropas fonda projekts, lielā programma, un tad viņi sākās 2007. gadā nākamā. Un faktiski līdz ar to Kuldīga kaut arī bija uzprojektēts un kaut arī bija izplānots un bija saprasts, ko Kuldīgā vajag. To mēs nekādīgi nevarējām realizēt ārpus tās lielās programmas, ko vadīja ministrija. Un tad 2007. gadā, kad jau Eiropas naudas parādījās tās nākošās un lielākās, tad izdevās projektu faktiski paplašināt un realizēt visu to, kas bija sākotnēji iecerēts, bet Kuldīgas domē jau vēlāk, kad es vairs nebiju mērs, un tas ir pēdējos 4 gados, izdevās šo projektu sasaistīt ar paralēliem citiem projektiem, kas ir gan iela rekonstrukcijā, gan siltuma sistēma rekonstrukcijā, kuras visas vada dažādas ministrijas, un tā ir tā Latvijas problēma. Ja? Bet Kuldīga kaut kā šo problēmu uztvēra kā iespēju, un Kuldīga izdarīja to, ko daudz citas pilsētas tik labi varbūt arī neizdarīja, kāda izdarīja, bet ne vairākums, un Kuldīga ieguva gan ūdeni un kanalizāciju, tā šīs sistēmas atjaunošana, un ne tikai. Faktiski tika izbūvēts, kas bija ļoti svarīgi, tika izbūvēta pilnīgi jauna posma vecpilsētā, lai vecpilsētas iedzīvotājiem būtu beidzot pieejams ūdens un kanalizācija, lai nebūtu jādzīvo kā viduslaikus. Bet Kuldīga arī ieguva jaunas ielas, jaunus labiekārtojumus, daudz citas lietas, un tas izdevās tādēļ, ka izdevās apvienot šo projektu ar paralēliem projektiem, ko patiesībā nemaz Latvijas tāda finanšu ministrija nemaz tā īsti neatbalsta, bet tomēr, tā teikt, ar lielu tā saka, darbu, ar pareizu savietošanu izdevās izdarīt to, kas ir pilnīgi likumīgi, un tajā pašā laikā iegūt rezultātu, kas apmierina Kuldīgas iedzīvotājus. Viņi ne tikai var dzert tīru ūdeni, bet viņi arī var staigāt pa bruģētām, un tīpaši vecpilsētā jaunbruģētām ielām, labiekārtotām ielām, un kopumā izbaudīt visu to pilsētas noskaņu, kas Kuldīgai ir ļoti vajadzīga. Tā kā es varu to tikai apsveikt pilsētas domu. Šķiet, arī pat naudas izteiksmē šis ir Kuldīgas lielākais projekts, kas ir īstenots. Jā, tā nav lielākā investīcija, faktiski 10 gados, 11 gados, kopš tā radikāli mainījās toreiz 2001. gadā domas tie mērķi, jo es sāku strādāt 2001. gadā, un tad mēs tā kā uzstādījām sev pa mērķi, ka Kuldīga ir nevis kaut kāda bedru lāpīšanas, ir, teiksim, tiešām pārnestā nozīmē pilsēta, bet Kuldīga ir pilsēta ar ļoti spēcīgu attīstības dzinolu un potenciālu, un pēdējie 3 domu sastāvi faktiski šādu politiku ir arī realizējuši. To ir izdevies izdarīt. Vai jūs kaut ko tādu varējāt iedomāties, teiksim, pirms gadiem 10 varēs izdarīt? Nekādā gadījumā. Pirms 10, kad tik labi un to visu realizēs, tad tas bija grūti iedomāt, bet, tomēr jāsaka, ka tas prasīja ļoti daudz cilvēku pašaizliedzību un, es teikšu, atklāt arī veselību. Tā kā realizēt ne tikai roras ierakt, bet arī, teiksim, sakārtot ielas, sakārtot infrastruktūru. Es skatos, ka jau arī mājas kārtojās, redzot visu to, ka sakārtojas viss pārējais. Ja? Tā kā vienu lietu kārtojot, mēs sakārtojam daudz ko citu arī. Galvenais, mēs sakārtojam cilvēku domāšanu. Pie reizes izaugs viennozīmīgi arī jūs vadītājiem Kuldīgas ūdenī, kā uzņēmumam. Bez šaubām.
bez šaubām mēs augam ar, burtiski katru dienu, jo ir viss, teiksim, jaunās tehnoloģijas. Mēs Kuldīgā iegūdam un izmantojam tiešām visu jaunāko, kas ir sasniedzams. Un to jau var redzēt arī Grundfos stendā, to var redzēt arī visos mērījumos un vispārējo. Tā kā ir ievērot precizitāti, ir ievērot kārtību, un ir ievērot vispārējo likumu un normatīvu, kas bija jāievēro un kas arī ir realizēta. Un tāpēc arī viņš tek labu un tek prom labu un tek apakaļ. Un kāds kuldīznieks ir kā ūdens patērētājs? Vai viņš ir godprātīgs, vai viņš veids tā kā nākās? Kuldīgi ne ar ko īpaši neatšķirās no citām pasaules pilsētām. Ja? Viņi ir viena pasaules sastāvdaļa, viena skaista, veca pilsēta, ja? Un cilvēki arī ir dažādi. Tāpat kā visur. Ja? Es domāju, ka vispār Kuldīgā ir labi cilvēki. Ja? Kaut gan apkārt, kā jūs ziniet, valodas par kuldīzniekiem arī klīst bieži. Ja? Bet es domāju, ka cilvēki ir labi. Un ļoti daudz labu cilvēku nāk un mēs pārunājam un ir grūtības, ir finansiāls grūtības cilvēkiem, bet mēs cenšamies tur visiem palīdzēt, cik iespējams, ja? Ar kaut kādiem lētākiem, vieglākiem risinājumiem. Un tā tālāk, un dažreiz arī nepievēršam tik skurplozu uzmanību tādiem sīkumiem. Kā jūs jūtaties šodien šeit? Brīnišķīgi. Es esmu viņas augstības ūdens, un man jau ļoti interesē, ko te darīs. Un man ir prieks. Viss to, ko es redzu un dzirdu. Bērniem savus nodarbus arī par lieliem padomāts? Protams, te ir pa visiem padomāts. Pa lieliem un pa maziem. Un kopumā, ja nopietni, kā jūs vērtējat šo projektu, ko tas jūsuprāt nozīmē mūsu mazajai un skaistai Kuldīgai? Man tā grūti pateikt par to projektu, bet es vispār ļoti daudz lasīju par ūdeni. Un es domāju, ka jebkurš projekts saistīts ar ūdens ekonomiku. Un tas ir ļoti svarīgi, jo man vienmēr tāda doma, ja mēs palaidam ūdeni tecēt bez uzmanības, no krāna tek, jebkur. Citā vietā vispār ūdens nav un cilvēkiem ļoti grūti bez ūdens. Tāpēc ir jātaupa katru pilieni. Un es visu projektu uzņemu ar pateicību. Un vai jūs apmierina kvalitāti? Ūdens kvalitāti, es domāju. Jāsaka godīgi, varēja būt vēl labāk. Bet labāk jau var vienmēr būt. Jā, tas jau skaidrs, jā, mēs vienmēr, bet tad jāsamierinājas ar to, kas ir.